Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Andris Kudors, un šis ir projekts Dāvida armija. Šodien runāsim par tēmu Piedod sev. Lūksim Dievu. Dievs tās debesīs. Dievs dod mums sevi redzēt ar tavām acīm. Lūdzu, Dievs pasargā mūs no tā, ka Sātans mūs biedētu un nosodītu, un mēs tad domātu, ka tas it kā no tevis ir. Dievs, paldies, ka Jēzus ir samaksājis par mums. Paldies, ka mēs varam stāvēt tavā priekšā kā tādi, kas it kā nekad nebūtu grēkojuši Kristus upura dēļ. Dievs dara tā, ka mēs redzam sevi ar tavām acīm, Dievs. Pasaki katram, Dievs, kurš skatās šo raidījumu, vai tu esi vai neesi piedevis. Vai cilvēks ir vai nav glābts. Dievs uzrunā, pasaka, un ja kaut kas trūks, tad dod norādījums tieši, kas jādara. Lai cilvēki nedzīvo neziņā, lai dzīvo mierā un ticībā un priekā. Jo Pāvils mums māca, ka jāpriecājas. Tevī, Dievs, tavā svētā gara priekā, ne jau miesīgi. Dievs svētī šo raidījumu, ka mēs redzam sevi garīgi un nemiesīgi, un ka burts mūs nenokauj. Ka mēs paļaujamies, Dievs, uz tevi un caur ticību esam dzīvi, jo gars dara dzīvu. Dievs dara tā, ka mēs piedodam paši sev visu to, ko mēs esam nodarījuši slikto, gan sev, gan citiem. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Sāksim ar raksturvietu. Marka evaņģēlijā 11. nodaļā no 24. panta lasām. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdam lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet. Tad tas jums notiks. Un kad jūs savu Dievu lūgdam, tad piedodiet, ja jums kas ir pret kādu, lai arī jūs tēvs, kas debesīs, jums piedod jūsu pārkāpumus. Bet ja jūs nepiedodat, tad arī jūs tēvs debesīs jūsu pārkāpumus nepiedos. Te noslēgumā ir skarbi vārdi, es bīstos, es gribu piedot. Vienlaikus es konstatēju sevī, ka tāda īsta piedošana no sirds ir iespējama tikai svētā gara spēkā. Visa bauslība, kā vecās derības bauslība, tā jaunās derības baušļi, un arī te ir baušļi. Ja es taču saku, es jums jaunu bausli dodu. Vai viņi ir izpildāmi miesā? Vecās derības baušļi nebija izpildāmi, un jaunās derības baušļi ir izpildāmi? Nē. Ticu, ka neviena, ne otra nav izpildāmi miesas spēkā, bet tikai svētā gara spēkā. Jo ir teikts, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Tad, ja garā, un ne citādi. Nav teikt, staigājiet spēcīgā gribas spēkā, un tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Nav teikt, staigājiet ar pareizām domām, visu laiku domājiet pareizi, tad jūs savaldīsiet miesas kārību. Tā nav, tāpēc, ka tā nav taisnība. Taisnība ir tāda. Ne tu, ne es miesas spēkā nevaram savaldīt miesas kārību, lai kāda tā būtu. Nevaram. Jēzus saka, bez manis jūs nenieki nespējat darīt, nekā garīgi. Jābūt pievienotiem vīna kokam, tad dzīvības sula mūsos plūst, un tad mēs spējam. Un tas nav mūsu spēks. Tas ir spēks no augšienes. Jo vairāk gadus es dzīvoju, jo vairāk konstatēju un piedzīvoju, ka uzvarošais spēks nav tas, kas ir mūsos iedzimts. Iedzimts ir nespēks. Kopš Ādama visu cilvēku miesas ir nespējīgas negrēkot bez svētā gara vadības. Visas. Kristieši daļa sacenšas ar šo, domā, nē, mēs tomēr varam, mēs varēsim paši. Nu, labs ir, mēģiniet. Es mēģināju 10 gadus. 10 gadus gribas spēku draudzē, kur reāli tika pieņemt lēmumu. Un mēs tādā gribas spēku ziņā, es domāju, tā nebūs lielīšanās un pārsteidzība, mēs apsteidzām daudzas draudzes. Mēs reāli saņēmāmies. Nekāda čīkstēšana, nekāda pīkstēšana. Pieņem lēmumu bija viens no mīļākiem, ja ne mīļākiem, tad populārākiem tādiem izaicinājumiem. Pieņem lēmumu, izdara visu pareizi. Bez šī treniņa es nepiedzīvotu patiesību. Proti, ka es bez Jēzus nenieki nespēju darīt. Bez šī treniņa, bez ieguldīšanās. Pāvils par sevi saka, es bauslības lietās labāks par saviem laika biedriem. Viņš jau nemaloja. Es nesaku, ka es biju labāks par laika biedriem, bet es akcentēju Pāvilu teikto, ka viņš bija labāks un viņš nemaloja. Un ko viņš saka par to? Es to visu uzskatu par mēsliem. Kristu pestīšanu gribu. Jā, tātad vai nu tu esi tas, kurš sevi izglābi, tu izlemi. Vai nu tu sevi izglābsi, vai nu tu
palaidīs rokas vaļā un ļaus, ka Jēzus tev izglābi. Un tad tu piedzīvosi viņa spēku no augšienes, kurā ir uzvara. Jēzus uz krusta uzvarēja. Sātans viņu nevarēja uzvarēt, jo radība nevar uzvarēt radītāju. Brīnumainā veidā Dieva vadībā, Dieva tēva vadībā, Dieva dēls Jēzus Kristus uzvarēja grēku uz krusta. Viņš neki reizi nesagrēkoja, tas ir brīnums, un Dievam visi brīnumi ir iespējami. Šī uzvara, kas notika uz krusta, nāk līdzi mūsos. Ar šo atziņu Dievs man atpestīja no azartspēļu atkarības. Kad viņš man uzdāvināja ticību, ka mans grēks, atkarības grēks, azartspēļu atkarības grēks ir sakauts uz krusta pirms aptuveni 2000 gadu. Kad Jēzus tur sakāva sātanu, nomirstot par mums, likvidējot parādu rakstu. Piesita krustā to, likvidēja. Tausumās parāds tika dzēsts. Te ir teikts, ja jūs nepiedosiet, jums nepiedos tā, tad mums vajag svētā gara spēku, lai mēs spētu piedot citiem. Un man tad ir jautājums, un tad sev nav jāpiedod? 2019. gadā, kad Dievs mani veda ārā no tumsas, Dievs man aizved uz vienu mājas draudzi, harizmātisku mājas draudzi, kur pa man aizlūdza vairākas stundas. Mums bija saruna garīga, es redzēju, izsūdzēju grēkus. Visas savas sāpes, grēks, kas bija 12 gadus aptuveni azartspēļu atkarībā, kas bija piedzīvoti. Es to visu tā kā palaidu vaļā tādā straumē. Raudāju, tur pa man aizlūdzu un prasīja vienu māsu, nu tev ir laiks, es teicu, ir laiks. Un turpināju. Grēku saraksts garš, sāpju pieredze liela, viss bija jāizlaiž ārā. Viņi man tur tirdi, uzdeva labas jautājumus, brāļu māsas. Tādas, kas man palīdzēja atbrīvoties no nastas, no grēku nastas, no vainas nastas. Uzticēja Dievam, ja, caur lūkšanu, brāļu māsas lūdz pa mani, tas bija brīnumaini. Es domāju, wow, kā tā var lūgt veselu dienu. Tur vislielākā daļa sapulces bija uz maniem nepelnīti. Dievs tā izlēma, ka tā vajag, kas tieši pie tiem cilvēkiem nonāca. Tur bija Dainis Gaidmans, citi vēl, Ieva Veitner. Māsas tur bija vairākas, ja, Liene, Konstants un vēl cits Ieva, divas Ievas. Lai Dievs svētī visus, kas tur piedalījās. Brīnumaini, lieliska kalpošana. Lūkšanas laikā es sapratu, es sev nevaru piedot vairāk nekā citiem. Cik interesanti. Šo garīgo procesu vajadzēja. Grēksūdzi, sarunu, aizlūkšanu. Lai es saprastu, ka man visgrūtāk ir piedot nevis citiem, bet pašam sev, savas kļūdas, savas nepareizās izvēles, ko es nepareizi izdarīju. Dievs darbojās pie manis pēc tam Vašingtonā, gan tajā laikā, tad, kad es to konstatēju, gan, kad Dievs man vadīja, un vienā situācijā arī Vašingtonā, jo tas bija process no tādiem vairākiem brīnumainiem notikumiem, komunikācijā ar Dievu, kad Dievs man atpestīja, un Vašingtonā es sēdēju soliņu, un garā es saņēmu atklāsmi, ja, ka visas manas kļūdas bija tā kā iepriekš jau paredzētas, viņām bija jānotiek, lai es saņemtu to, ko Dievs man iedeva. Tas nenozīmē, ka mēs attaisnojam ļauno nekādā gadījumā. Grēks vienmēr ir ļaunums. Bet ir pāri kaut kas par to. Dievs visu vada pēc sava nodoma. Man un tava nevarēšana ir kā tāds atspēriens solis, lai mēs iemācītos fundamentālu patiesību. Bez Dieva mēs nevarējām. Es nevarēju vakar bez Dieva, es šodien nevaru bez Dieva, un rīt es nevarēšu bez Dieva. Bet ar Dievu un viņa spēkā es vakar varēju, šodien varu, un rīt varēšu, ja Dievs tā gribēs. Lasam tālāk Romiešiem 13. nodaļā 9. pants, jo baušļi, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zaki, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemam kopā šī vārdā, proti, mīl savu tuvāko kā sev pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Nu, lūk, mīl savu tuvāko kā sev pašu. Nu, jāmīl sevi ir. Dažkārt ir kaut kas destruktīvs pielipināts no vecākiem vai no citiem cilvēkiem. Ja ģimenes ir bijuši nefunkcionējoši, un es tagad redzu tādas entās ģimenes, vienkārši entās ģimenes ir nefunkcionējoši. Tātad tētis nav tas, kam viņam ir jābūt, kā Dievs ir paredzējis, māmiņa
nespēj izdarīt to, ko Dievs ir paredzējis, un bērni cieš. Un viņa traumas nāk pēc tam mūža garumā līdzi. Bet Dievs ir visspēcīgs. Viņš tev var dziedināt tavas traumas, lai kādas tās būtu. Bet šīs nefunkcionējošās ģimenes tad atražo ļaunumu. Un ir jāmeklē pie Dieva dziedināšana. Un cilvēki pēc tam šaus sev, kāpēc es tā izdarīju šādi, bet klausies, ja kurš cits, kurš tavos apstākļos būtu bijis un saņēmis to, un gan labo, gan iztrūkumu labā, un gan ļauno, tajos apstākļos, kuros tu biji, atražot to pašu, nešausti sevi. Tas, kas nāk miesā no paaudzes uz paudzi, tam ir jāapstājas pie tevis. Kudora grēkiem, kas nāca no paaudzes uz paudzi, varbūt visādi lāstis kaut kas, viņiem ir jāapstājas pie manis. Kāpēc? Jo es savu dzīvi atdodu Kristumu. Un tu savu dzīvi atdod Kristumu, un nekām tur nav jānāk līdz vairs. Un ja tu paspēji saražot arī sliktus lēmumus un nodarīji pāri sev un citiem, piedod sev. Jo Jēzus tev piedod. Viņš mirst par tevi. Viņš ir labs. Uz krustu piepildās tas, ka Sātana meli par Dievu nav patiesība. Sātans teica, jūs nemirsiet gan. Nē, nomira gan. Un tā miršana piepildījās pēc tam visās paaudzēs pēc Ādama. Bet Jēzu mēs tiekam darīt dzīvi. Ja? Un Jēzus krusta rāda, ka Sātans ir melis, jo Jēzus rāda, it kā teiktu, to redziet, Sātans samaloja, redziet, es esmu īstenībā labs. Es mirstu pie jums. Es pats nāku izglābt jūs. Es pats nāku izdarīt jūsu vietā, ko jūs nespējat izdarīt. Tas ir evaņģēlijs. Nevajag pielikt šo neko klāt. Jēzus upurs ir pilnīgs. Viņš ir pietiekams, lai kādu izglābtu. Mēs esam saņemošā puse. Nešaus sev, par tevi jau ir samaksāts, par visiem taviem nepareizajiem lēmumiem ir samaksāts. Jēzus uzkāpa uz krustu un Dievs tātad viņu paaugstina. Viņš saka, kad viņš būs paaugstināts, viņš visu ilgs pie sevis. Tātad tas ir gan reizē krusta nāve, gan tas, ka viņš aiziet uz debesīm pie tēva, viņš ir paaugstināts pie tēva labās rokas. Cilvēki domā, ka viņu pazemina, piesitot pie krusta un pazemo, bet caur to īstenībā Dievs viņu paaugstina. Par visu ir samaksāts nešausti. Tavas nepilnības ir nākušas par labu tev, kāpēc tu dēļ tām tuvojies Kristum, jo izrādās, ka tev vajag Kristu, ka tu pats nevari. Ja vecāki tev ideāli būtu audzinājuši, varbūt tu jūs tos varanāks, mēs nezinām. Ja nebūtu man problēmas manā ģimenē, varbūt es nebūtu meklējis Dievu, ja man māsiņa nebūtu nomirusi. Ja man vecāki nebūtu izšķirušies, varbūt es nebūtu meklējis Dievu. Es to nezinu. Dievs zina labāk. Vašingtonā sēdot uz soliņa, es sapratu, viss man ir jāpiedod pašam sev visas manas nepareizās izvēles. Viņas kaut kādā mērā bija determinētas toreiz, bet Kristū tas vairs nav determinēts. Kristū tu esi jauns radījums. Lūk, tam vairs nav jānāk līdzi. Šiem lēmumiem vairs nav jānāk līdzi. Dieva spēkā tu vari pieņemt labus jaunus lēmumus. Un par pagātni neuztraukties, kā Pāvils saka, viņš aizmirst to, kas tur bija, viņš stiepjās pēc tā, kas priekšā. Pēc debesu balvas, pēc Dieva aicinājuma debesīs. 1. Korintiešiem 2.1. Un tā arī es pie jums nākdams nenācu ar augstu valodu vai gudrību, nesdams jums Dievu liecību, jo es jūs starpā negribēju neko citu zināt, kā vien Jēzus Kristu un to pašu krustā sistu. Un es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Un mana runa un mana sludināšana nenotika pārliecinošos gudrības vārdos, bet garu un spēku izpausmē, lai jūs ticība nebūtu pamatot cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā. Ticu, ka Dieva spēks izpaužās arī kā dziedināšanas, bet ne tikai kā pravietošana, kā runāšana mēlēs un mēļu tulkošanas, bet ne tikai. Dieva spēks parādās kā Sātana izveidoto mezglu un problēmu tavā galvā, Dieva brīnumainā spēkā atrisināšanas. Sātana uzbūvēto cietokšņu tavā prātā un dvēselē likvidēšanas. Tavas nepiedošanas citiem un nepiedošanas sev likvidēšanas. Dieva spēks. Pāvils saka, es ierados pie jums nespēkā, bailēs un lielā nedrošībā. Kurš bija nespēkā? Kurš bija bailēs? Lielā nedrošībā. Apostols Pāvils, kurš aptuveni 3. daļu no jaunās derības uzrakstīs tātad Dievs, kur ir lietojis
pamatīgi. Viņš atzīst savu nevarēšanu. Nekaunās no tās. Kāpēc? Lasām 2. Korintiešiem 12.7. Lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmu dēļ. Man ir dots dzelonis miesā sātana eņģēlis, lai tas sistu mani, ka netop iedomīgs. Tādēļ es to kungu 3 reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos, un viņš ir sacījis, tev pietiek ar man žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs. Kad esmu nespēcīgs cilvēka spēkā, tad esmu spēcīgs Dieva spēkā. Un ne otrādi, un nekā citādi. Viņš saka, man labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās, vajāšanās un bailēs Kristus dēļ, tāpēc, ka tad parādīsies glābšana. Mēs lūdzam atpestī mūs no ļauna, tātad mēs lūdzam glābšanu, brīnumainu glābšanu un nemazāk. Mēs lūdzam brīnumus. Dievs darbojas brīnumaini. Pāvils dara pareizi, viņam ir dzelonis miesā, viņš iet lūgt, lai viņu atpestī. 3 reizes lūdz, Dievs viņam saka, tev pietiek man žēlastība. Tātad Pāvilam neatrisinās konkrētā problēma, kā viņš gribētu, bet viņš to liek Dievam priekšā. Tas ir mums paraugs, kā mums lūgt. Ticu, ka Pāvils saņem mieru no augšienes. Caur to, ka Dievs viņam saka, tev pietiek man žēlastība. Redzi, tas grūtības tev paliek, lai kas tās būtu. Visdrīzāk tā bija slimība. Mēs zinām, ka ir rakstvieta, kur teikts, jūs jau varētu man savus acis atdot, jūs gribētu savus acis atdot, ja varētu. Vēl Pāvils saka, te es rakstu ar lieliem burtiem. Iespējams, bija problēmas ar acīm, precīzi nav norādīts. Ticu, ka tā bija kāda slimība, jo tas ir miesā. Un te ir svarīgi, ka ir garīgs nolūks. Un svarīgākais, ka Pāvils nelieks mierā, kamēr viņš saņem pārliecināšanu no Dieva. Lūdz, kamēr Dievs runā ar tevi. Āvis dzird balsi, tas visiem paredzēts. Nevis viena auss, nevis viens kaut kāds gans draudzē mācītājs. Nē, katra auss dzird balsi. Jo katra balss atpazīst savu ganu, Jēzu. Un Pāvils saka, tad labāk lielīšos ar savu nespēku. Interesanti, nevis ar varēšanu. Redzam tādus sludinātājus Amerikā, kas ir ļoti slaveni arī, un tad viņiem tā ķermeņa valoda ir tādu un pavēlu, un kas tik nenotiek, un pēc tam uzzinām nav noticis, notikusi imitācijas. Es nesaku par visām epizodēm, es nesaku par visiem sludinātiem, kas šādā veidā sludina, bet pa vairākiem stabili ir redzams, ka notiek imitācija, tiek runāts, it kā notiktu, bet nenotiek. Pāvils tā neuzvāc, viņš tur ar bailēm ierodās, nespēkā par Jēzus sludina, un Dievs dara lietas. Neticu, ka Pāvilam tā ķermeņa valoda bija tāda, kā tiem dažiem sludinātājiem, kas tur pavēls sasaista visu, sagrauj, pēc tam uzzinām, nav sasaistīts, nav sagrauts, nav noticis. Es nesaku, ka vienmēr, es nesaku, ka visiem, bet man ir personīgā pieredze, es to esmu redzējis klātienē arī, ka šādi runā un pēc tam nav. Es teicu, ja jums nav varas, kāpēc jūs pavēlat? Būs godīgāk lūgt, lūdzam kopā pa brīnumiem. Es ticu, ka Dievs dara brīnums. Bet nevajag sev paaugstināt, it kā tu vadītu svēto garu kā kaut kādu enerģiju. Svētais gars ir Dievs, viņu neviens nevar vadīt. Viņš nāk, viņš darbojas kā vējš pūš, kur gribādams mēs tikai konstatējam viņa brīnumaino darbību. Un tad tu nevari paaugstināties, jo tu viņu nekontrolē. Es gribu, lai viņš mani kontrolē, lai viņš vada. Viņš ir Dievs. Pāvils saka, ir labi, viņam labs prāts vājībās. Labs prāts vājībās. Satiek ik pa laikam kristieši, kas šausta sevi ap pātadziņu, hop, un apkārtējā ar saki ir, un tu taču vari, kā tas ir, ka tu nevari. Te pašā draudzē, mājas draudzē, kur es biju, kur Dievs man remontēja gadu, un paldies Dievam par to draudzi, bet tur bija lietas, ar kam es nepiekrītu. Tas veids bija kaut kāds arī, kam es nepiekrītu. Un tad, kad es biju padevies Dievam, es atceros, man brāļa māsa teica, visu taču es brīvs jau tagad no azarts pie atkarības. Es teicu, es neesmu satvērs, man vēl nav iedots, es gaidu uz Jēzu. Nevajag piekrist tam, ko citi saka, un tev sirdī nav tas. Tikai tāpēc, ka kāds saka to. Es gaidīju uz Jēzu, uz atbrīvošanu. Es kauguros garīgā tumsā, Dievam skatījos uz garīgu gaismu, uz Dievu un teicu, Dievs, ja Jēzus darīs, ja Dievs pateiks, ka es esmu brīvs, tad es būšu brīvs.
Jo es zināju, ka te ar cilvēciskām lietām nepietiks. Man vajag atbrīvošanu, atpestīšanu no ļaunā, kā mēs tēvreizē lūdzam. Tas, ka cilvēki man kaut ko pasaka, viņi tā domā, ko tas līdz. Es gaidu uz Dievu, lai viņš man pasaka. Pāvils gaida uz Dievu. Varbūt viņam brāļi teica, klausies, tev pietiek, tev nevajag to prasīt. Es nezinu, te nav tā teikts. Jā. Katrā ziņā mēs zinām, ir situācija, kur mācekļi apstādina aklo, kurš saka, Jēzu, Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Viņš saka, kurš netraucē mācītāju? Hopā, kas tā par attieksmi ir? Kāds starpība, ko cilvēki domā? Jēzus, ko domā? Jēzus saka, laidiet viņu pie manim, jā. Un viņu izglāb, viņu dziedina, jā. Viņš kļūst redzīgs. Viņš gaida uz Jēzu personīgi, nekautrējies no tā. Āvis dzird gana balsi, es gaidu uz Jēzu personīgi, viņš man atpestīja. Un es saņēmu atpestīšanu, pārdomājot raksturvietu, Dieva gars, Jēzus Kristus mani atbrīvoja. Pie vadības fakultātes, tur Barona un Aspāzijas bulvāri. Pa Barona ielu pārgāju un Dievs man atbrīvoja. Un dēļ tā, ka Dievs man atbrīvoja, tad ir vienalga, ko cilvēks saka, vienalga, ko Sātans saka, vienalga, ko miesas prāts saka, es zinu, ka Dievs man atbrīvoja. Šo meklējam, kā Pāvils saruna ar Dievu meklējam, viņš atbrīvo. Un Pāvils saka, man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās. Kā tas var būt? Tāpēc, ka viņš paļaujas, ka Kristus spēks viņā parādīsies, kad viņš atzīst savu vājību. Es 12 gadus cīnījos pret azartspēju atkarību. No malas varbūt izsēs, ka necīnos, īstenībā ik pa laikam cīnījos, pieņēmu lēmumus, nevarēju uzvarēt. Un tikai tad, kad es 2019. gada vasarā lūdzot Dievu vienu vakaru Kauguros, viens pats būdams, man sieva nedzīvoja man, te laikā mēs bijām pašķīrušies, jo viņi nespēja to izturēt visu, un pēc tam Dievs atjaunoja mūsu laulību vēl labāk nekā bija. Bet tajā brīdī bija grūti, un es teicu Dievam, es nevaru uzvarēt, es necīnīšos. Viss. Es ticu, ka Dievs šo gaidīja, kad es atzīšos, kad es sapratīšu, pieņemšu patiesību kādu. Bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Jēzus to saka. Tā ir patiesība. Bet tad meklē spēku. Kā ar viņu tu spēj, jo Pāvils saka, visu spēju tā spēkā, kas dar man stipru. Un tādā veidā atkarībnieki iziet brīvībā. Jāzīst. Ja es redzu, ka kāds atkarībā, kurš ir, rullē savā spēkā, mēģina savaldīt vienkārši vienu atkarību vispār, jo vai daļu paturēs tā kā savā jurisdikcijā un neklausīs Dievam un dzīvos pasaulē, pasaulīgi. Tad man ir tā, ok, viss gaidam, labāk tad gaidam, kamēr piekritīs patiesībai. Jo tad, kad to atzīst patiesību, kā Pāvils saka, ka bailēs Kristus dēļ viņam ir labs prāts, jo viņš saka, ka es esmu nespēcīgs, es esmu spēcīgs. Tā var visu laiku dzīvot. Kad man Dievs atpestīja, tagad es tāds staigāšu, man tādā uzvarā jāstaigā. Jā, Dievs man sargā kopš 2019. gada decembra. Dievs man savā žēlstībā ir aizsargājis no azartspēlēm. Neesmu bijis azartspēlēs kopš 2019. gada decembra, lai pagodināts ir Jēzus Kristus, jo es pats nevarēju. Lūk. Bet man ir jāsaprot tātad, ka es drīkstu būt vājš. Mana miesa ir vāja, bet svētais gars ir stiprs. Viņa spēkā vienkārši saprot, ka jānodala, kura spēkā notiek atpestīšana. Ja šis netiek nodalīts, tad cilvēks var censties savā spēkā šaustīt sevi par esošajām un bijušajām kļūdām. Nevajag, tu nevarēji. Pieņem sevi. Pieņem savu nevarēšanu. Tā ir paredzēta no Ādama laikiem. Ja es pats nāku un saku, es jūs izpirkšu, ļaujieties salīdzināties, kā ir teikts Pāvils saka, jā, korintiešiem, ļaujieties salīdzināties. Tātad ir, tev jāpieņem glābšana. Protams, ja tu atteiksies no glābšanas, tu jau atsakies ne jau no tā, ka tev jāsaņemās un jāuzvar. Nē, tu atsakies no tā, ka Jēzus tevi izpērk. Tā neatsakamies no tā. Piekrīti tam, ka tu nevarēji, tāpēc piedod sev. Dievs vērsīs tavas kļūdas par labu. Visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Visu vērsīs par labu brīnumainā veidā. Brāl, mās, piedosim sev. Piedodam, jā? Ļaujamies, un ja nespēj, tad gaidi Dievu brīnumainu uzrunu. Jo tad, kad viņš tev teiks, piedod sev, jo es tev esmu piedevis. Vai kaut ko līdzīgi, Dievs izlems, kas tev jādzird ir. Tikai viņš zina, kas tev jādzird. Tad tu aizies atbrīvots.
Es ticu brīnumainai atpestīšanai. Ar mani tā notika. Es neko citu nevaru mācīt, kā brīnumaina atpestīšana. Bet ne jau atbrīvošanos, kad pats atbrīvojas. Es tā nemācēju. Nezinu, kā tas ir iespējams. Es zinu, kā tas ir, kad Dievs atbrīvo. Slavu Dievam. Lūksim Dievu. Dievs Tēvs debesīs. Paldies par visiem atpestītajiem, Dievs. Paldies par eņģeļu kori debesīs. Dievs svētī katru, kas skatās. Dievs atgādina katram, ka asaras nožūs. Ka bēdas atkāpsies. Ka bēdu nebūs. Asaru nebūs. Pie Tevis ir tā, Dievs. Pie Tevis ir dziedināšana. Dievs, Tu lūdz, ka katrs, kas skatās, spēj piedot sev visas savas kļūdas, savus grēkus, jo Tu piedod. Un lai tad nešaus cilvēks sev, jo Tu taču esi piedevis Kristus upura dēļ. Dod dzirdēt, Dievs. Tiem, kas šaus sev, netiek ārā no tā, Dievs dod viņiem mieru arī par to, ka viņi netiek ārā, jo Tu izvedīsi tavā spēkā. Dod viņiem, Dievs, drosmi paļauties uz Tevi un gaidīt, ka Tu izvedi. To visu lūdzam Kristus vārdā. Amen. Paldies, dārgie draugi. Man sauc Andris Kudors, šis ir projekts Dāvida armija. Nepaliec atkarībā. Ja vajag, nāc uz klātienes sapulci katru otrdienu 19:00 Rūpniecības ielā 18, 1. stāvā. Ja kāds atrakst pirms tam uz davida.armija@gmail. Pakonsultēsies, sapratīs, vai tev nākt vai nenākt, zinās, kas notiek sapulcēs. Svētdien nāc uz Kristus draudzes sapulcēm turpat, Rūpniecības ielā 18. 1. stāvā ieeja no ielas, kāpņu telpā nav jāiet. Ir atsevišķi ieeja. Tur ir slavēšana, sludināšana, kristīga sadraudzība. Nepaliec vientuļš, nāc pie kristiešiem. Tiekamies pēc nedēļas, esiet svētīti!